Es šodien gribētu ar jums kopā pārdomāt svarīgu tēmu, kura ir šodien Dieva vārdā, un šī tēma ir par māceklību. Mēs esam aicināti ne tikai evanģelizēt un teikt cilvēkiem par Jēzu Kristu, bet mums ir jāizauga līdz tam, ka mēs cilvēkus darām par mācekļiem. Bet mēs varam darīt citus tikai tad, kad mēs tādi paši esam. Ir viena lieta, ka ejiet un sludiniet un sakiet, lai cilvēki piesauc Jēzus vārdu, mēs varam iet pa ielām un to darīt. Bet tas ir viens līmenis. Ir svarīgāk, lai tas cilvēks tālāk seko Jēzum Kristum. Jēzus ļoti bieži teica, seko man. Un cilvēks atstājot savus tīklus, atstājot muitnieks mātejs savu muitu un seko Jēzum Kristum. Tas ne tikai, ka es ticu, ka Jēzus Kristus dziedina, un es ticu, ka Jēzus Kristus man var palīdzēt, bet es gribu mācīties no Jēzus. Es gribu palikt tāds kāds Jēzus. Jo no sākuma mācekļus nesauca par kristiešiem. Sākumā nebija, ziniet, jūs kas luterāņi, vai jūs esat katoļi, vai jūs vasaras svētki. Krieviski pīsjaķņiki kaut kā, latviski vasaras svētku draudz, kaut kādu svētku draudzi. Kaut kā tā jocīga, pat man tā bija no sākuma. Mēs jau tagad esam pieraduši pie daudziem tādiem kristīgiem klišē, Bet īstenībā Dievam tā nav. Viņam ir pirmkārt mācekļi. Viņš redz, vai tu mācies no viņa. Un cilvēks, kurš pārstāja mācīties, viņš ir nomiris. Viss. Viņš vairs neprogres. Visa mūsu dzīve, tā ir izaugsme, tā ir sekošana Kristum, un tā ir vēlēšanās, lai mana dzīve varētu būt tāda, kāda ir Jēzus dzīve. Ko nozīmē tad būt par mācekli? Kad Apostļu darbu grāmatā 11. nodaļā 26. pantā mēs lasām Antiohā vispirms mācekļus sauca par kristiešiem. Un interesanti, ka šo te raksturvietu jaunajā tulkojumā, mēs lasām, te teiks tā, Antiohijā pirmo reizi mācekļus nosauca par kristiešiem. Es uzskatu, ka cilvēks, kurš ir palicis par mācekli, tas ir cilvēks, kurš jau ir piedzimis no augšienes, kuram ir gars atzimis, kurš tagad grib lasīt Dieva vārdu, kurš grib veidot attiecības ar savu mācītāju. Un tāpēc es tādu galveno raksturvietu gribētu, lai jūs šodien arī pierakstat, kas ļoti svarīgi mācekļiem sākt pareizi. Ziniet, kā viena māma atveda savu bērniņu pie mūzikas skolotāja, un viņa saka, es jau viņu mācīju mājās. Es arī kādreiz kaut kad tur biju mācīju, es viņu jau mācīju. Cik būs stundā jāmaksā? Viņš saka, 5 eiro. Ja es nebūtu mācījusi, tad 3. Tāpēc, ka man tagad būs jāpārmāca. Tagad nepareizi ievirzīja. Zini, kā mēs jau tur kaut kā, Tāpēc ļoti svarīgi, lai pašā sākumā pareizi mācekļi ievirzītu. Un pat Bībelē teikts, kā tu jaunekli dzīves sākumā ievirzīs, tā viņš arī savu ceļu turpinās. Ļoti svarīgi tas sākums. Un tāpēc, ja mēs esam paņēmuši pieraksts, jo kā ir skolotāji, viņi parasti dzen projām skolnieks vai brīdina, sakot, vai dienas grāmatu rakstot, ka šīs bērns nav paņēmis līdzi pieraksts, viņš vienkārši sēž, viņš ir brīvklausītājs. Ļoti svarīgi, lai mēs atnākot uz dievkalpu, mēs esam mācekļi. Jūs jau saprat, es par jums, es par sevi arī runāšu. Es kad rakstu, es tad kaut kā nevaru tur fokusēties. Vienkārši tu neesi iemācījies pierakstīt. Vienkārši tu neesi to sācis darīt pareizi. Es tev pateikšu, ka tu daudz efektīvāk atcerēsies visu, un tas uz ilgāku laiku paliks, ja tu sāksi konspektēt. Tu būsi daudz augošāks nekā vispārējie. Tātad Jēzus galvenā pavēle, 28. nodaļa, no 18. panta līdz 20. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacīdams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darājiet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redz, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules galam. Tātad pirmais. Kāds ir gala rezultāts? Uz kurieni mēs ejam? Tad no kā mēs mācamies?
Jo mēs ne tikai gribam mācīties, kā 2. Timoteja 3:7 rakstīts, ka viņi visu mūžu mācās, bet tā arī nav neko iemācījušies. Gala mērķis ir tas, es gribu palikt par inženieri, es gribu palikt tur par skolotāju, es gribu palikt par mehāniķi, ja? Un tāpēc, es gribu mācīties, es gribu izmācīties. Protams, kad es palikšu par mehāniķi, es joprojām vēl praktizēšos, vēl augštanī, ja? Bet mans gala mērķis ir tāds. Tātad, kāds ir gala rezultāts? Ja tas tavā dzīvē būs skaidrs, tu zinās, uz ko tu ej. Man tā doma ir, mēs reiz liekam savā priekšā mērķis, varbūt mēs mērķi neesam sasnieguši, bet jau mūsu mērķis, kuru mēs gribējām sasniegt, lai tas mūs izmaina, un lai izmainās kaut kas dzīvē, mēs redzam, ko nebija sasniegts, bet mēs tomēr pa ceļam esam izmainījušies, jo mums bija pareizs mērķis, saproti? Tāpēc skatāmies no rakstiem Mātēja 10. nodaļa 24. līdz 30. pantam. Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nec kalps par savu kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs, un kalps kā viņa kungs. Ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jo vairāk viņa saimi. Uzreiz redzam, mūsu galamērķis ir Jēzus. Un tāpēc pašā sākumā, kad tu atnāc uz draudzi, ļoti svarīgi, lai tev paskaidro. Jā, Jēzus ir dziednieks, jā, Jēzus var finanses atrisināt, jā, Jēzus var attiecības un ģimeni sakārtot un atgriezt tavas attiecības, viņš visu, ko var izdarīt. Bet tas ir piemetamais. Galvenais mērķis ir, es gribu palikt kā mans mācītājs. Zini, labs skolotājs ir tas, uz kuru līdzinās skolnieki. Un ir tādi skolotāji, kuri tā pasniedz tur ķīmiju vai matemātiku, viņi tā to māk pasniegt, viņi un tad paliek atkal viņam tie skolnieki izaug, un pēc tam jautā, kā tev tas tā labi izdodās? Viņš saka, man jau no jaunības, kad es mācījos, man bija labs piemērs, man bija ļoti labs matemātikas skolotājs. Un, kad es redzēju, kā viņš māca, es redzēju sevi viņa vietā. Es gribēju kļūt tāds, kāds ir viņš. Tāpēc Jēzus bieži teica, sekojiet man, mācekļiem, jo viņš gribēja, lai mācekļi redz, kā mācītājs runā ar cilvēkiem, kā mācītājs kalpo. Un pat bija viens brīdis, kad mēs lasām Lūkas 18:15, ka mācekļi atturēja vecākus un viņa bērnus, lai viņi neatnāk līdz Jēzum. Un Jēzus teica, laidiet bērniņus pie manis, tādiem pieder debesu valstība, jo vecāki gribēja, lai bērnus svētī. Un bērniņi priecīgi. Jēzus bija ļoti pievilcīgs, Jēzus bija ļoti mīlošs, bērni ļoti jūt, vai viņus mīl. Un viņi gāja pie Jēzus klēpī, viņi gāja pie Jēzus rokās. Un tāpēc mācekļi tā kā saka, neiet, it kā mācītājiem daudz svarīgākas lietas nekā jūs. Un ļoti labi, ka Jēzus to pamanīja. Un saka, laidiet bērniņi. Saprotiet, mācekļi var radīt nepareizu priekšstatu par savu mācītāju. Pareizi? Ja tas tā būtu, ja Jēzus nebūtu noreaģējis, kas būtu? Tie bērni un vecāki padomātu, kādi bija tie mācekļi, laikam tāds pats ir arī viņu mācītājs. Un mēs esam šeit virs zemes kā mācekļi, kuri pārstāv mācītāju. Un tāpēc mēs vēlamies, lai cilvēki redzot mūs, viņi varētu ieraudzīt Jēzus Kristu. Un tāpēc apostols Pāvils teica Timotejam, 2. Timoteja 3:10, ka tu esi sekojis manam dzīvesveidam, manam nodomam, manām vajāšanām. Apostols Pāvils pats mācījās no Jēzus, un viņa dzīve palika ļoti par piemēru citiem cilvēkiem, kā piemēram Timotejam, kā arī citiem sekotājiem. Kāpēc? Tāpēc, ka pats Pāvils ļoti mācījās no Jēzus. Pats Pāvils sekoja un mācījās patstāvīgi to, ko Jēzus viņam mācīja. Tāpēc
šeit mēs redzam, ka mūsu gala mērķis, lai mēs paliekam tādi, kāds ir mūsu mācējs. Tāpēc, ja es nāku uz draudzi, un man tikai domot, man tur kaut kādu sociālo jautājumu, tu redzēsi, tavā dzīvē būs vilkšanās. Es nesaņēmu. Es gaidīju. Man apmānīja. Es 2 gadus gaidīju. Es gaidīju, ka mani bērni nāks uz draudzi, ka viņi pārstās dzert, es par viņiem lūdzu. Es neredzēju to rezultātu. Viss. Saproti, tev jāizmaina vispār motīvi. Tas viss būs, tas nāks vēlāk, bet tavs galvenais tagad mērķis – Jēzus. Es gribu iemācīties visu no Jēzus. Un tāpēc es lasu Bībeli, ne tikai es apsolījums. Bībelē kaut kur 7000 apsolījumu, kā saka. Un es tagad lasu Bībelē tos apsolījumus dabūt, lai uz tiem apsolījumiem stāvēt. Un tagad Dievs, tu esi apsolījis. Dod man. Atkal tas nav pareizi. Es lasu Bībeli nevis, lai apsolījumus iegūtu, saproti, bet es gribu iegūt apsolītāju. Es gribu iepazīt, kāds viņš ir. Es gribu iepazīt viņa sirdi, es gribu viņu iemīlēt, tāpēc, ka kristieši tie ir cilvēki, kuri ir iemīlējušies Jēzu Kristu. Mēs esam iemīlējušies. Un tie, kas mīl, viņi grib iepazīt to, ko viņi mīl. Viņi ļoti ir uzmanīgi. Viņi klausās, kas viņam patīk, kas nepatīk. Tāpēc viņi grib izdarīt visu pēc tā cilvēka sirds. Un tāpēc te tālāk ir teikts, skaties, tāpēc nebīsteities no tiem, jo nekas nav apslēpts, kas nenāktu gaismā, neic slepens, kas netaptu zināms. Tātad īstos mācekļus varēs redzēt. Un atceries, ja uz Jēzu Kristu runāja, ka viņā ir Belcebuls, tad ja tu esi māceklis, tad redzēsi, ja tavu mācītāju apsauca tā, tad tevi ir apsauks. Ak, tu sātanisti. Ak, tu sektanti. Ak, tu vispār reliģiozais fanātiķis. Tad būs kaut kāda apsauka, būs kaut kas tāds, kur tevi pazemos, runās kaut ko sliktu. Kāpēc? Tāpēc, ka Kristus gars dus uz jums. 1. Pētera 4.15. Ja? Tad Dieva gars dus uz mums, un šī pasaule būs pret mums, tāpēc, ka šīs pasaules gars ir pret Kristu. Un viņš negrib, lai Kristum būtu sekotā, lai Kristum būtu līgava, lai Kristum būtu miesa. Un viņš grib to miesu visādā veidā kaut ko darīt slikt. Tāpēc 1. Mūzes grāmatā 3.15 rakstīts, ka tu sadragāsi viņam galvu sātanam, viņš kodīs tev papēdī. Visu laiku būs tā kā iekošana. Sātans visu laiku kaut kur centīsies tā kā iekost. Kaut kur iekost draudzēji, iekost tev. Kaut kur tā kā izdarīt kaut kādu iegans, bet tas tikai papēdī. Bet mēs, kā draudz, kā Kristus miesa, Jēzus Kristus, sātanu vienkārši pierē. Viņš graus vēlna darbus tavā dzīvē. Viņš vienkārši viņus atmaskos. Viņš teiks, ka tu zini, tu biji visu mūžu sātana māceklis. Un viņš tev mācīja ko? Egoismam. Viņš tev mācīja būt patmīlīgam. Viņš tev mācīja visu to, kā tā viltīgi apmānīt, lai tas tā kā nebūtu redzams. Un tāpēc agri vai vēl, kā šeit ir teikts, viss nāks gaismā. Īsto mācekli redzēs, un viss tas, kas tavā dzīvē nav pareizs, viņš arī atklāsies. Tāpēc mēs nonāksim līdz tam, kas būs tie šķēršļi un kas vispār tad ir jāiesāk, lai mēs būtu par efektīviem mācekļiem, lai mēs būtu auglīgi, jo, kad mēs lasām Jāņa evaņģēliju 15. nodaļu 8. pāntu, tur ir teikts, ar to mans tēvs būs godā celts, ja jūs atnesīsiet daudz augļus daudz, un kļūsiet par maniem mācekļiem. Tur viņš saka mācekļiem, un viņš saka, jūs kļūsiet par maniem mācekļiem. Kā tu, Jēzu, runā tiem, kuri tev sako, un viņš vēl saka, jūs kļūstat par maniem mācekļiem. Un ar to mans tēvs būs godā celts. Jūs kļūstat par maniem mācekļiem. Tāpēc es ticu, arī šajā vietā varbūt ne visi pat ir mācekļi. Viņi nāk pie Dievu, kā paslaukt. Man Dievs iedod to, man iedod šito, man tur sieva, man tur vīri, man tur vēl kaut kādas lietas, ja? Bet es negribu to dzīvesveidu, es negribu to raksturu Kristus.
Es negribu, lai Dievs ienāk manā dzīvē un sāk kaut ko manā dzīvē mainīt. Un ka iet caur ciešanām, caur grūtībām, caur uzbrukumiem. Bet, ja tu būsi patiesi māceklis, tieši tu nesīs daudz augļus, un uz tiem, kuri nes augļus, būs daudz uzbrukumu, būs daudz tieši aprunāšanas, būs daudz negatīvisma, bet tie cilvēki nesīs tiešām patiesos augļus. Tie nav tavi augļi. Tie būs svētā gara augļi tavā dzīvē, kā Bībelē arī teiks par gara augli. Ja, mūsu raksturi, tas ir gara auglis, svētais gars mūsu dzīvē darbojās. Lai tavs raksturs mainītos, tev vajag sadraudzību ar svēto garu. Bībelē teiks 2. Korintiešiem 13. Un svētā gara sadraudzība ar jums visiem. Tur nav teikts, lai jums ir sadraudzība ar svēto garu, bet tur ir teikts, lai svētā gara sadraudzība ir ar jums visiem. Lai svētais gars ar jums draudzējās. Un ja tu draudzēsies ar svēto garu, ja tu draudzēsies ar Dievu, tavas lūkšanas būs tāds mīlīgas. Tu redzēsi laika neredzamo. Tu redzēsi, ka tu būsi modrs un katrā situācijā tu gribēsi izdarīt tā, kā tavs mācītājs. Kā Jēzus būtu darījis? Cilvēka dzīve nevar palikt tāda, kāda viņa ir bijusi iepriekš. Viņas laiku mainīsies. Šis cilvēks noteikti laiku centīsies, lai patiktu tam kungam un darīt to, kas viņam ir tīkams. Un redz, un tālāk ir teikts tā, ko es saku tumsā, to runājiet gaismā. Ja? Tad Dievs kaut ko mums teiks, Dievs kaut ko mums mācīs, no sākuma mums mācīs. Es no sākuma pats mācos, es no sākuma pats izaicu ar kaut kādām lietām, lai jūs mācītu. Un es reiz domāju, vai man vajadzēja iet caur tādiem grūtumiem, caur tādām problēmām, lai tagad rastos šī tēma? Bet tā sanāk. Bet tad, kad tas ir, tad tas iet no sirds. Tas ir kaut kas, kur ir gars un dzīve, tāpēc, ka tas ir piedzimis sāpēs. Un tas pilnīgi jūtams, ka tanīs sāpēs un bija arī svaidījums, tur bija arī Dieva klātbūtne. Un tāpēc pēc tam runājiet, tas ir no Dieva. Un tālāk ir teikts 28. pants, nebīsties no tiem, kas miesu nokauj un dvēseli nevar nokaut, bet bīsties vairāk no tā, kas miesu un dvēseli var nomaitāt ellē. Tātad tā ir formula pret bailēm. Tātad nebīstieties, kas var miesu. Māceklis nebīstās, viņš galvenais staigā Dievu priekšā, jo tas, kas var ellē iemest, tas ir Dievs. Viņš spriež pēdējo tiesu. Un tālāk ir teiks, vai nepārdot 2 zvirbuļus par 1 artavu, un neviens no tiem nekrīt zemē bez jūsu tēva, tātad tā ir maza naudas vienība. Un Dievs saka, es pat redzu, kā viņi krīt zemē, kā viņi nomirst. Bet arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti. Tāpēc nebīstaties, jūs esat labāki nekā daudz zvirbuļu. Dievs saka, es visu esmu tavā dzīvē saskaitījis, es visu zinu. Tāpēc pierakst to pirmo punktu. Noliec savā dzīvē gala mērķi. Tagad padomā par to. Tas, kurš tevi pilnībā pazīst. Vai tu savā dzīvē gribi viņu tā pazīt, kā viņš tevi pazīst? Apostols Pāvils tā teica. 3. nodaļā Filipiešiem. Es dzenos, lai viņu sasniegtu, kā viņš man ir sasniedzis. Es viņu gribu iepazīt, es viņu gribu visos sīkumos iepazīt. Tāpēc arī augstajā dziesmā, kad mēs lasām, varbūt viņa daudziem nav saprotama, par līga un līgavaini. Tas ir runāts par draudzi un par Kristu. 5. nodaļa augstajā dziesmā no 9. panta. Ar ko tavs draugs ir pārāks par citiem draugiem, tu visu skaistākā starp sievām? Ja, tā ir Kristus draudze. Ar ko tavs draugs ir pārāks par citiem draugiem, kad tu mums to tā nozvērini? Kad māceklim pajautā par mācītāju, par Kristu, viņam ir ko stāstīt, kā man šodien pastāsti par Zoju. Man ir ko stāstīt, kāpēc? Tāpēc, ka es pavadu ar viņu laiku. Es izēju caur dažādām situācijām. Un es viņu iepazīstu. Iepazīstu visos sīkumos. Es pat zinu, kā Zoja reaģēt, vai ko Zoja šajā situācijā pateiks, vai viņa ko var padomāt par šajā situācijā. Kā viņa reaģēs. Un tā ir tā mīlestība, ka mēs sekojam Kristum
Un negribam tikai Kristu, tu tā kā zini, kas man ir vajadzīgs, tu Dievs zini, kas tev ir jādara manā dzīvē. Bet ka mēs esam ar iepazīšanas sirdi. Tāpēc Bībelē teiks, ka Pāvils lūdz, lai Dievs dod gudrības un atklāsmes garu, lai cilvēki labāk iepazīst viņu, iepazīst viņa gribu. Jo, kad tev tas būs, tad tu redzēsi, tavs raksturs ļoti mainīsies, tava dzīve mainīsies, un saprot, kad mainies tu, tad visi ir vinnētāji. Sievai ir forši. Vau, viņš vairs neeksplodē. Ļoti labi, ja mēs esam pareizi virzīti. Un tāpēc šeit viņi saka tā, mans draugs ir žilbinoši balts ar sārtu ādas krāsu. Viņš ir īpašs un izceļās starp tūkstošiem. Viņa galva ir vistīrākais un vismalkākais zelts. Viņa matu šķipsnes ir cirtainas un tās ir melnas kā kraukļi. Viņa acis ir kā baloža acis pie ūdens strautiem. Tās ir dzidras, it kā pienā mazgātas, skaistas un lielas, un to ābolu veidoti daļi nopaļotā pilnīgumā. Un viņi tālāk aprakst. No tā, kā mēs to kungu pazīstam, tā mēs viņam arī kalpojam. Jo tie cilvēki, kuri bija saņēmuši tos 5, tos 2 un to 1 talantu, viņi pazina savu kungu. Pazina kā to, kurš atnāks, un viņi gribēja strādāt uz viņa valstību. Un pēdējais interesanti, kad mēs lasām, kurš saņēma 1 talantu, atceraties, jā? Interesanti tur tā ir teikts, ka tad, kad viņš aizgāja un apraka to 1 talantu un nepavairoja priekš sava kunga, tad atnāk viņa kungs un tā kā prasa, es tev iedevu 1 talantu, 26 kg sudraba, kāpēc tu nepavairoji? Un viņš te nesaka nemaz viņam par to, ka viņš ir kungs. Viņš saka, es pazīstu tevi kā bargu cilvēku. Tu pļauj, kur neesi sējis, un salas, kur neesi kaisījis. Es baidījos un aizgāju un apraku tavu talantu zemē. Te viņš ir, saņem savu mantu. Viņš baidījās, viņš nosauca viņu par bargu. Tātad, ja tavs kungs ir bargs, ja tavs kungs ir tikai kurš tevi tiesā par to, ko tu nepareizi izdarīji, viņš ir soģis tavā dzīvē, tad ienaidniekam ir vieta tavā dzīvē. Tev nebūs pareiza kristietība, tev nebūs spēka tālāk Dievam kalpot. Priekš kā man tādam Dievam kalpot, kurš ir netaisns, kurš paņem to, ko nav līdzis, kurš pļauj, es te pūlos un jāsaka slava Dievam. Kāda slava Dievam? Es esmu visu darījis. Saprotu, tu tā kā nesaprotu, ka tas ir viņa talants, ka tas ir viņa iespējas, ka tas ir viņa resurss, un tev ir jākalpo uz viņu, tāpēc, ka viņš ir labs, viņš ir dāsns, viņš tevi svētī. Un tur pat tālāk ir teikts 28. pantā, tāpēc ņemiet viņa talantu un dodiet to tam, kam ir 10 talantu. Viņš ir dāsns, viņš tev vēl iedot, jo Bībelē teiks tālāk, jo ikvienam, kam ir, tiks dots, un tam būs pārpilnība, bet no tā, kam nav, atņems to, kas tam ir. Ja tev būs izaugsme, ja tu pieņemsi tā kunga mācības, ja tu virzīsies uz viņa pusi, tev būs vēl dots. Tāds ir princips. Tev dos vēl Dievs atziņas. Tu vēl labāk rakstus sapratīsi. Tev Dievs vēl atklās kaut ko sevī, jo atklāsmes mēs nevaram saņemt paši. Atklāsmes par Dievu Dievs mums pats dod. Es tu tās Dievu izpratīšu, es tu tās jums par Dievu pastāstīšu, neko tu nepastāstīsi. Ja tev Dievs neko neatklās sevī, tu neko ar savu fizisko prātu, jo Dievs ir neredzams. Tu viņu neizpratīsi. Tāpēc mēs ka Kristus māca, ka mēs runājam par mācītāju, tad mēs, jā, viņš runā, man atsaucās, tāpēc, ka man tā arī kungs māca. Mums ir viens svētais gars, kurš mūs māca, zina to, 1. Jāņa 2:20. Ka jums ir svaidījums no svētā, un jūs zinat visu. Mums ir tas, kurš dod visas zināšanas, svētais gars mums to dod. Viņš mums to atklāja. Otrais, kam mums ir kādai jābūt saprašanai, mācīšanās avots, tātad no kurienes mēs mācamies. Un ja šodien priekš tevis ir baigās autoritātes, kaut kādi psihologi, ļoti slaveni psihologi arī pasaulē ir, kaut kādi koči, kuri māca motivācijai. Es pat zinu daudz vārdus tādiem kočiem, kuri
saka, kā diena jāsāk, kādiem ir jābūt punktiem, kādai jābūt virzībai, lai tava dzīve būtu sekmīga. Un tas viss ir kā labi, bet tur nav Kristus. Un tas viss dod tev būt stipram, bet bez Dieva. Un es ticu, ka tādiem cilvēkiem nav dzīvē piepildījuma un nav dzīvē Dieva gribas piepildīšana. Viņi īstenībā nedzīvo svētībā. Viņi jūt kaut kādu sausumu. Jā, viņi tur kaut ko tiecās, bet viņi nav gara vadīti. Tāpēc ļoti, ļoti svarīgi, lai mums autoritāte ir Kristus un mums autoritāte ir Dieva vārds. Tad avots, no kurienes tu mācies, ja, kad cilvēki iet uz skolu, tagad dažādi ir priekšmeti skolās, ja, un tev dod grāmatu. Un no šīs te grāmatas mēs mācīsimies. Es zinu, ka bija Bībeles skola Rīgā, tad tur bija tā, ka mums tur bija Bībele, un vēl bija tāda Dereka Princa grāmata māceklība, ja kāds ir lasījis, viņa divas biezas grāmatas, Učiņičistot, ja. Tur ļoti tādi super pamat lietas, ja? Un tur, bet tur viss no Bībeles ņēmas, tā kā pamat visas tēmas, kuras ir jāzina. Tāpēc skaties, kad mēs lasām Efeziešiem 4. nodaļu, te ir teikts par to, tad, uz kurien mēs virzamies, no kā mēs mācamies, un kā tad mūsu dzīvei, mūsu kristietībai būs rezultāti un būs īstenībā jēga, un tev būs prieks par to, ka ir pārmaiņas. Es domāju, manā dzīvē tas bija pats lielākais prieks par to, ka dzīve mainās. Mana dzīve mainās un var citu cilvēku dzīves mainīties. Un kad cilvēki var iedvesmoties no tava dzīves piemēra. 4. nodaļa no 20. līdz 25. pantam. Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies. Jūs par viņu esat dzirdējuši un mācījušies. Redziet, cik bieži mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzu. Ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā, un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērb jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Ar ko mēs nometam savu veco dzīvi, ar ko mēs ietērpjam jauno dzīvi, un mēs šeit neesam tie, kuri liekuļojam vai spēlējam kristietību. Ja, svētdien atnākam, tā kā visu paslavējam, a īstenībā mēs tādi dzīvē neesam. Nē, mēs esam tādi. Mēs sekojam mācībai, un mēs gribam runāt par to, kas ir mūsu dzīvē. Un es zinu, ka varbūt mēs visiem nevaram stāstīt par mūsu mīnusiem, bet lielākā daļa no jums ir bijusi pie manis uz sarunu, jūs esat atklājušies un neesat melojuši, ka man viss ir kārtībā. Nē, māstē, man ir cīņas kaut kādās sfērās. Un es zinu, ka Dievs man ir pateicis, kad tas ir jāatstāj, un es to nesu gaismā, un es lūdzu palūdziet par mani. Un saproti, un kas notiek? Tad, kad mēs nemelojam viens otram, kad mēs nestaigam tikai ar smāju, tā ir kādi cilvēki pat šodien šajā zālē, kur iet caur cīņu. Ļoti labi, kad cilvēks ir atklāts, kad cilvēks nes to gaismā. Jo tā ir māceklība. Mēs neesam viens mācekļi, mēs esam mācekļi. Un ja mani Dievs kaut ko ir iemācījis, tad tas ir iemācījis priekš tā, lai pēc tam es varu dalīties. Te ir teiks, kad nemelojiet, tad šķēršļi. Kādi ir šķēršļi uz to, ka es nevaru būt par mācekli, ka es nepalieku par mācekli, ka mana dzīve, es neko nemācos, es kāds biju, tāds es esmu, man pārmaiņas nav, mani laikam Dievs nedzird, laikam Bībele nestrādā, dievkalpojumi tāpēc priekš manis ir neinteresanti un neefektīvi. Kāpēc tas ir? Nevis tāpēc, ka svētais gars nestrādā, nevis tāpēc, ka tava dzīve kaut kāda nav tāda, vai tu neesi tāds, ka tas ir kādiem izredzētajiem. Nē, Dievs tev ir izredzējis. Vienkārši ir lietas, kuras tev ir jāatstāj. Ir šķēršļi, kuros Dievs vienkārši viņš nepiedalās, jo viņam ir riebīga viena lieta. Tie ir meli. Un kādi meli? Tas ir pašapmāns. 1. Jāņa, 1. nodaļa,
Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi un patiesība nav mūsos. Dievs ar mums runā par ko? Grēks tas ir tas, kas nav pareizs tavā dzīvē, kur tu netrāpi Dieva gribā. Un Dievs uz tevi runā. Bet mēs esam bieži vien lepni un mēs esam ļoti viltīgi. Jau no bērniem es redzu, ka viņi māk ļoti viegli tā kā aiziet no tā, kāpēc viņi ir izdarījuši to. Zināt, kam ir bērni? Mēs jau paši tādi esam. Mēs mākam ļoti labi attaisnoties. Cilvēki iekšā ir tā viltība. Bībelē teiks, ka sirds cilvēki ir viltīgi lokana. Viņi ir sabojāta, viņi ir viltīgi lokana. Un tieši ar to lokanību mums ir jātiek galā. Tieši ar tiem meliem, kādiem meliem es sev meloju. Paldies Tev, Dievs, ka es neesmu tāds, kā visi pārējie cilvēki farizēs iegāja templī un lūdza. Un Bībelē teiks, viņš aizgāja mājās, netika apžēlots kā tas muitnieks, kurš sita sevi krūtīs un teica, esi man grēciniekam žēlīgs, esi mani grūti, palīdzi man. Ja? Tas atnāk un tā kā Dievam aizsmēra acis. Es tur Dievs to daru, es tur to daru. Pagā, ko tu nedari? Ko tu tur... Kāpēc tu nestāsti vēl par citām lietām? Tāpēc te ir teikts, tad, ja mēs sakām sev, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sev. Jo projām katram no mums ir kaut kādi grēki, atcerieties to. Tev joprojām kaut kas ir tāds, kas nav līdzīgs Jēzum. Un tāpēc Jēzus strādā pie tavas dzīves, atceries to. Viņš to dara ļoti rūpīgi, pacietīgi, bet viņš runā ar tevi. Viņš personīgi ar tevi runā. Izraels teica, Dievs, lai runā caur Mozu. Mēs negribam pa taisno runāt ar Dievu. Un tas bija problēma. Kad tu negribi pa taisno runāt, lai Dievs uz tevi runā, tad tu nemainīsies. Ja tu gribi starpnieks, lai mācītājs mani māca, es aiziešu pie viņu uz sārunu, tevi starpnieks cilvēks. Tev nebūs pārmaiņas. Tu paliec atkarīgs no cilvēka. Tev jābūt atkarīgam no Dieva. Tie pārējie tikai ir instrumenti, ko tev Dievs ceļā sūta. Un tāpēc tālāk ir teikts, ja atzīstamies savos grēkos, reku ir māceklība, man Dievs parāda, tā kā Pēters, kad slīka, viņš viņu pacēla, Pēters stīkstošo, un viņam saka, masticīgais, kādēļ tu šaubies? Tātad viņš viņu uzreiz pamāca. Vienmēr, kad mēs nokrītam vai izdarām kādu nepareizu lietu, uzreiz mācība, kā vajadzēja darīt, kā vajadzēja teikt, kas te bija vispār. Nevajag tā, viņa pati, viņai tāds raksturs, viņa visu laiku mani provocē. Nekas, provocē. Kāpēc tu neuzvari? Kāpēc tu toreiz uzvarēji, tagad neuzvari? Tāpēc, ka nozūdījies esmu, mazāk lasu, mazāk lūdzu, jūtu, kad pēc miesas jau nevaru to pārvarēt. Redz, un tāpēc, kad Jēzus pamācīja Pēteri, tas nav, ka Pēters ir tagad, visi sēž laivā, Pēteris tur, viņš tur slīka, ar viņu redzi kas. Kāds teica tā, labāk būt par slapjo Pēteri, nekā par sauso Jāni, kurš laivā sēž. Tas cilvēks, kurš bieži lūdz piedošanu, un starp mums ir tāds cilvēki, kur tur visu laiku Dievs piedod, vai mēs aicinām uz grēksūdzi, jūs redzēsiet bieži vienus un tos pašus cilvēkus šeit priekšā. Un tas nenozīmē, ka viņi ir lielākie grēcinieki. Tas nozīmē, viņi jūtīgi uz svēto garu, un viņi grib mainīties. Viņi var paskatīties savā dzīvē, un viņi var nemelot sev. Un redziet, teiks tā, ja atzīstamies savos grēkos, ne citu, mēs citu grēkus varam redzēt ļoti labi, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tātad piedod uzreiz, šķīstīšana no visas netaisnības, tas ir visas dzīves process. Un tālāk ir teikts tā, ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli. Līdz tam var cilvēks izaugt. Laikam Dieva vārds nav patiess. Tad tur visi melo. Ja cilvēks pats melo, viņš redz visos meļus. Tas ir bīstam, ka viņš sāk sev melot, viņš beigās redz, ka Dievs laikam melo, ka Bībele laikam nav visa patiesība. Un tas ir ļoti bīstams stāvoklis. Un tad Bībele nestrādās šī cilvēka dzīvē. Un viņa vārdi nemājo mūsos. Māceklis dzīvo ar Dievu vārdu. Viņam sirdī tas vārds ir. Viņš pārdomā to. Kā Bībelē teiks, dienām un naktīm. Un tad viņš būs kā koks līdzīgs pie ūdens upēm, kurš nesavīst, kurš ir auglīgs, kurš ir ražīgs.
Un vēl tāda lieta pie meliem. Es varu teikt, ka es jau visu zinu. Ko man tur iet? Es jau visu zinu. Un tāds lepnums var atnākt. Tas arī bīstam augstprātība. Es jau visu zinu. Ko tur to? Es tos piemērus jau visu zinu. Ja kāds sāk lasīt tur par pazudušo dēlu. Nu, kas to par pazudušo dēlu nezina to līdzību? Uzmanīgi klausies, kaut ko tev Dievs grib pateikt šajā līdzībā. Es katru reizi, kad dzirdu par pazudušo dēlu, esmu sludinājis. Es vēl un vēl saņemu atklāsmes. Ja kāds cits kaut ko, es nebiju pamanījis. Vai lasot to atkal pazudušo dēlu, cenšos atkal kaut ko saskatīt. Un reāli Dievs atklāja jaunas un jaunas lietas. Otrais pie šķēršļiem, pie tā, kad mēs mācamies citu izsekošanu. Jāņa 21, 22, Jēzus teica, kāda daļa tev gar to, tu seko man. Viņš teica Pēterim. Pēteris sadzirdēja par savu dzīvi. Jēzus viņam pateica uz nākotni, kā viņš Dievu pagodinās, kā viņš kalpos Dievam. Un tad Pēterim sākās rasties interesi, kā būs ar Jāni? Viņš saka, kā būs ar Jāni? Viņš saka, kāda tev daļa gar Jāni? Tu seko man. Un tā ir tā problēma, ka mēs sevi skatāmies uz citu fona. Mēs sakam, mēs jau neesam tik slikti. Atcerieties, ko tas farizējs pateica? Paldies tev, Dievs, ka es neesmu arī kā šis muitnieks. Reku blakus man stāv, es neesmu tāds, esmu tāds labāks. Un kad mēs ar to sākam nodarboties, mēs zaudējam laiku, mēs zaudējam spēku, mēs sākam turēt aizdomas, nosodīt. Un tāpēc, Jēzus saka, nezaudē laiku. Kāda tev daļa gar viņu? Seko man, skaties uz mani. Trešais. Liekulība. Tas ir tas, kas ir smagākais, par ko arī Jēzus Kristus ļoti stipri cīnījās. Ar liekulību. Atceraties, viņš teica, ko jūs liekuļu mani kārdināt? Nesat šurtu šo denāriju. Kā attēls uz viņu ir? Ķeizara. Tad ķeizaram, kas ķeizaram pieder. Bet viņš laika teica, jūs farizēji liekuļi, jūs izcēžat odu, bet kamēl apriet. Jūs apiet sauzemi, jūru un atgriežat kādu no mācekļiem, bet padarat viņu pēc tam divreiz sliktāku par sevi. Viņš laika teica, ka ziniet, es ar jums nestrādāšu. Jēzus ar farizējiem rakstu mācītāji, viņš tikai viņus lika pie vietas. Redzējāt, pamanījāt? Viņš necentās kaut ko viņiem iemācīt. Vienīgi Nikodējums, kurš naktī atnāca pazemībā mācītāji, mēs zinām, ka tu no Dieva esi nāc, jo tādas zīmes, kādas tu dari, neviens nevar darīt, ja Dievs nav ar viņu. Viņš saka, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Viņš sāka ar viņu runāt par īstajām lietām. Viņš sāka viņu mācīt un atklāt viņam, bet arī teica tā, tu Izraēla mācītājs un šīs lietas nezini? Viņš viņam sāka tā kā atklāt un teikt, bet īstenībā ar farizējiem raksta mācītājiem viņš paņēma zvejniekus. Viņš teica, muitnieki un netiklis, grēcinieki un netiklis arī iet pa priekšu jums uz debesu valstību. Tātad tā ir tā augsne, tas ir tas materiāls, no kura kaut ko var darīt. Un tāpēc pirmais, ko Dievs grib, lai mēs nākam pie viņa ar atsektu seju. 2. Korintiešiem 3. nodaļā no 17. līdz 18. pantam ir teikts, bet kur ir tā kunga gars, tur ir brīvība. Dievs grib mūs atbrīvot, lai mēs esam Dieva garā, lai visi sirds stūrīši ir aizpildīti ar Dieva garu. Un tālāk ir teikts, bet mēs visi atsaktām sejām. Kā tas ir mūsu dzīvē? Ko mēs saprotam, ko mēs nesaprotam, kas mūsu dzīvē sanāk, kas mums nesanāk, mēs ar Dievu par to runājam. Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam pārvērst viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu, un to dara tā kunga gars. Redzam viņa godību, redzam to, ko viņš dara manā dzīvē, redzam rakstos visu to, ko viņš man rāda. Un es topu pārvērst viņa paša līdzībā. Un svētais gars ar mani strādā. To dara tā kunga gars. Tāpēc lielākā bīstamība ir, lai neesam apbēdinājuši svēto garu. Tāda cilvēka dzīvē ir sausums, tāda cilvēka dzīvē nav pārmaiņas, tāpēc, ka mūs maina svētais gars. Viņš tiek pie mana rakstura, viņš tiek pie mana domāšanas veida, un viņš man norāda Kristu. Un tāpēc, ja esmu pazaudējis kontaktu ar svēto garu, tad mana dzīve
paliek pamirusi, sausa. Mana dzīve ir egoistiska, un es nevaru būt tāds, kāds ir Jēzus. Un 4. šķēršļis, tā ir nepaklausība. Tātad, ja tev Dievs atklāja kaut ko un tev saka, kas tev ir jādara, un tu zini, ka tev tas ir jādara, un ja tu to nedari, tava dzīve nebūs uz pamatiem, tava māceklība būs uz kaut kādu laiku, kā Jēzus Kristus teica, jūs nevarat būt par maniem mācekļiem, ja jūs neaizliedzat sevi, ja jūs nepaņemat krustu un man nesakojat. Jo mans māceklis būs tur, kur būs viņa kungs. Tātad tu nevarēsi līdz galam aiziet, ja tu necelsi uz paklausības Dieva vārdam. Atnāks vētra, atnāks lieti un šis nams sabruks. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš nebija celts uz pamata. Pamats ir Dieva vārds. Un tava māceklība pārbaudīsies tad, kad būs lieti, kad būs grūtības. Bībelē teiks, kad ir sēkla, kur ir sēta ceļmalā starp akmeņiem. Un Bībelē teiks, kad uznāk vajāšanas Dieva vārda dēļ, kad uznāk grūtības, tad šie cilvēki tūdaļ atkāpjās. Viņi tikai kādu laiku ir ticīgi. Tāpēc mana māceklība pārbaudās tad, kad es esmu nospiests. Un tad ir tā, Dievs, vai tava, vai mana griba. Jēkaba vēstulē, paskaties, te teiks no 22. panta. Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādami. Jo, ja kāds ir vārda klausītājs un nedarītājs, tāds līdzinās vīram, kas savu miesīgo seju aplūko spogulī. Jo viņš sevi aplūko un aiziet un tūlīt aizmirst, kāds viņš bija. Žēl, ka šodien tā māsa nav. Žēl, ka tas brālis šodien nav. Tas bija priekš viņa viss. Atceries to, ka tas ir spogulis šodien tev. Un tāpēc mēs pie spoguļa ejam, Dievs mums rāda sevi. Tad tu aplūkoji sevi, Dievs tev kaut ko parādīja. Ja tev Dievs kaut ko rāda, tad Dievs ir ieplānojis, nozīmē tagad to mainīt. Uzreiz jāsaka, Dievs piedod. Pārmaiņas noteikti caur piedošanas lūgšanu, bet kas ieskatīsies un paliks pilnīgajā svabadības likumā, nebūdams aizmāšīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs svētīgs savā darbībā. Gribi būt svētīgs savā darbībā. Gribi skriet uz dievkalpojumu, gribi klausties svētrunas ar lielu aizraušanos. Veltīja laiku tam, lai Dievs var strādāt pie tava rakstura un teikt, Dievs, es gribu mainīties. Es pamanu, kas mani izsūc. Es pamanu, kas man padara augstu, kas man nav vairs tāda aizrautība ar Bībeli. Un tāpēc, ja es šodien no savas puses pateikšu, Dievs, es esmu atklāts, es gribu mainīties, es gribu iedegties, es gribu, lai šis vārds mani skar, lai viņš mani piepild, lai viņš mani māca. Es gribu, Jēzus Kristus, daudz ko jaunu vēl par tevi uzzināt, jo es sen jau neko tādu priekš sevis neesmu saņēmis. Mana dzīve kaut kāda ir iesaldējusies, kaut kas nav kārtībā ar mani, jo Dieva gars vienmēr runā. Atceries to, ka Dievs noteikti kaut ko runās uz tavu dzīvi, kā tev jāmaina dzīve. Jēzus gāja uz kalnu augšā. Kāpēc tu, Jēzu, ej uz kalnu bez mācekļiem? Tāpēc, ka kalnā maz kas staigā, visi iet pa ceļu. Uz kalnu maz kas iet, tu retu kādu satiksi. Tāpēc iespējams, ka tev arī vajadzīgs ir kalns. Iespējams, tev jāpaskatās, kas ir tās lietas, kas tevi izsūc, kas tev nedod progresēt. Tāpēc, ka jo tuvāk tu iesi Dievam, jo garīgāk tu augsi, tev būs vēl lielāki uzdevumi. Ja agrāk tur klavieres, kas spēlēja bērnībā, viņi varēja tur pusstundiņu spēlēt. Ja cilvēks iziet uz profesionālu līmeni, viņam 6 stundas dienā jāspēlē. Tie gar koncertus. Kādas 6 stundas? Tad tu jau māki spēlēt. Mani īpaši jāizslīpē. Tāpēc, ja tu jau esi ilgākus gadus ar Dievu, tad tev vajag vairāk barības. Es saku, man vajag ēdienu. Man svētrunās, man vajag ēdienu, man vajag gaļu, man vajag riktīgi, man tā pieniņš, ziniet, kā Bībele teiks, bet cieta barība ir tiem, kuriem ir piedzīvojumi, kam prātu virgināt atšķirt labu no ļauna. Tāpēc jāpārskata savu ikdienu. Vienkārši, ja es teicu, lūdziet vismaz 1 stundu dienā. 1 stundu ar mācekļu, viņš teica, bet es saku jums to. 1 stundu, sāc lūgt dienā, patstāvīgi, regulāri. Izstrādā savu sistēmu, kuru tev dara. Roberts Moris tas pats, viņš saka, mani ar Dievu ir tikšanās laiks. Nezinu, vai tas ir 9 no rīta, viņam ir tikšanās ar Dievu.
Viņš saka, uz to tikšanos ar Dievu neviens nevar mani traucēt. Es eju uz to mani tikšanās ar Dievu. Iedomājies, kā viņš steidzās. Viņš runā, viņš pavada laiku ar Dievu. Tā ir pirmā persona viņa dzīvē. Tāpēc mēs esam mācīti, ka mēs mācāmies no Kristus, un mēs nevienkārši mācāmies, kā es bērnies. Ja jūs tur mācāties, bet jūs arī kaut ko iemācāties? Vai jūs tikai mācāties? Tāpēc Kristum nav tikai svarīgi, ka jūs te nākat, bet vai jūs kaut ko iemācāties? Man ļoti patīkam dzirdēt, ka cilvēks saka, mana dzīve pa šo laiku, kamēr esmu draudzē, ir izmainījusies. Es kaut ko esmu iemācījies. Cilvēki, kuri sev atdala no visa, un saka, Dievs, man maz laika šeit virs zemes. Es negribu šajā dienā pavadīt dzīvi tāpat vien, es gribu efektīvi. Un redzēsi, ka tu sāksi efektīvi pavadīt laiku ar Dievu, tad tev būs efektivitāte arī ikdienā ar citiem cilvēkiem. Tu daudz vairāk izdarīsi. Tu daudz labāk cilvēkiem atbildēsi, tu daudz labāk palūksi par tiem cilvēkiem. Tava efektivitāte tikai izaugs. Un atkal, vinnētāji būs ne tikai tu, vinnētāji būs apkārt visi. Un draudzes līmenis garīgais arī pacelsies. Gribi, lai draudz paliec labāks tu?